Ir jautājumi? Jā. Jā, lūdzu. Es gribēju jautāt, ka valsts loma, es piekrītu par mikrofons ir jā. Varbūt šo pasniegt. Un vienkārši atkārtot. Es gribēju vaicāt par valsts lomu, jo es pilnībā piekrītu, ka sabiedrība mainīsies, man liekas, mainās jau pašu laiku, bet jautājums ir, kāda nacionālajā valstī vispār būs loma nākotnē un ko mums darīt ar savu identitāti tādā gadījumā? Tas ir tā birokrātija kā tā, protams, izsutīs. Tas ir pilnīgi bezcerīgs pasākums. Jautājums par valsts lomu. Es domāju, ka valsts loma jau tagad ir diezgan maza. Mēs varam dzīvot kurā vietā. Un, principā, tas vairāk par nacionālu identitāti jautājums. Un es domāju, ka jebkuram cilvēkam ir nepieciešama nacionāla identitāte. Viņam ir nepieciešams kaut kur kam piederēt. Tas ir tas, kas viņam dod kaut kādu dzīves jēgu. Un es domāju, ka nacionāla identitāte, protams, neizudīs. Ja vien mēs, teiksim, tā arī to kopsim, ja mēs nekritizēsim, kā mēs daudz cilvēku tagad arī kritizē, aizdos projām un mēģina aizmirst. Tas, protams, nav tas labākais, bet es domāju, ka ļoti daudz cilvēku, un viņi būs arvien vairāk, kuri saglabās nacionāla identitāte. Es uzskatu, ka tas absolūti nav nekāds risks. Mēs esam bijuši multikulturāla tauta jau, es nezinu, gadsimtiem ilgi. Mēs esam pārcietuši Viedrus, vācieši, poļus, lietuvieši, whatever. Mēs joprojām šeit esam un runājam latviski un viss ir kārtībā, tikai tas ir vienkārši politisks kaut kāds spēle kārtē, kur izmantot daži cilvēki, lai tu biedātu latviešu. Tā, lūdzu šeit. Man ir tā, ka es jau, teiksim tā, jautājumu uzdodu zināšanu, Es tā kā saprotu, ka es jau zinu atbildes jautājumu, bet es uzdošu. Pēc tavas izklāstītās domas, viņi līdzīgi tā kā man. Bet kas notiksies ar tiem cilvēkiem, kas nepieņems, negribēs pieņemt tos jaunos spēles noteikumus? Pēc tavām domām. Cinisms ir daļa no manis, paliešu nomirst. Tāpēc, ka vienīgais šķērslis dotajā brīdī, kāpēc vēl nav iestājies jaunais laikmets, ir tāpēc, ka nav notikusi paudžu nomaiņa. Tajā brīdī, kad notiks paudžu nomaiņa, tad ir iestājies šis jaunais laikmets. Līdz ar to cilvēki, kuri to nespēs pieņemt, viņiem vienkārši būs ļoti grūti dzīvot. Un ilgtermiņā, ne 5, bet 10 gados, bet ilgtermiņā, skaidrs, ka kad sociālā atbalsta sistēmas un vispārējais, tas ir bezcerīgs pasākums un tas vienkārši pazudīs. Un līdz ar to, ja tu nespēsi parūpēties par sevi, vai arī tev nebūs kaut kādi ļoti labi draugi vai radinieki, tad tev neviens nerūpēsies īpaši. Un līdz ar to arī tas ir ar cilvēkiem, ja viņi nespēja pieņemt spēles noteikumus. Tā ir viņa izvēle. Iemesls, kāpēc dotajā brīdī cilvēki nespēja pieņemt spēles noteikumus jaunās ir tāds, ka viņi vienkārši ir auguši sistēmā un pasaulē, kur ir nemainīga, līdz šim bijusi diezgan monotona attīstījusies. Un viņi vienkārši nespēja pielāgoties šīm straujām pārmaiņām. Tajā pat laikā jaunieši aug pavisam citā pasaulē. Viņi aug pasaulē, kur nepārtraukti mainās. Mobilais telefons jau pēc 3 mēnešiem ir novecojis. Idejas, kuras bija vakar labas, jau rīt ir sliktas. Līdz ar to viņi dzīvo pavisam citā pasaulē. Viņi ir spēja pielāgoties. Un līdz to īpaši, protams, riska grupa, cilvēki 40 gadiem nedaudz vecāki. Kā būs, tā būs, bet ilgtermiņā tam nevajadzētu liela problēma. Tā, vēl kāds jautājums? Man būtu jautājums tagad, ASV, piemēram, pēc 11. septembra ir pieņēmuši vairāk soļus, lai internetu cenzūru veicinātu. Tāpat Zviedrija nesen pieņēma tāds ļoti pretrunīgs ar konstitūciju datu uzraudzības likums. Eiropas Savienība grasās darīt to pašu. Kā tu skatītos tieši uz to, kā potenciāli draudu tām pozitīvām lietām, kā arī ir kā demokrātisks valsts cenšas ierobežot gan izteikšanās brīvību, gan vārdu brīvību, gan cilvēku savstarpējo komunikāciju? Viktors Igaurais teica, ka ideja, kuras laiks ir pienācis, nekas nespēja pretoties. Līdz ar to skaidrs, ka ir cilvēki, kur dzīvo vecajā pasaulē, un viss jaunais, kas nāk, tas apdraud viņu esošo pasauli, un viņi mēģina visādi pretoties, bet ir bezcerīgi kaut ko cenzēt informāciju. Tas ir, mēs zinām, ka jebkura informācija var iegūt kurā citā veidā arī
ārpus izjūt Ķīnas resursiem vai ārpus Amerikas resursiem. Un tas ir tikai tāds mēģinājums kaut ko darīt, bet tas ir pilnīgi bezcerīgs ilgtermiņā.